11. mēneša rezultāti ar mazu nokavēšanos, bet tas nemaina statistiku par to, kā kapitāla koda portfolio bija veicies augustā. Šeit ātrs pārskats, un neskatoties uz kursu svārstībām, kuras noteikti arī turpināsies līdz vēlēšanām, šobrīd tu redzi, ka es esmu live iegājusi Trade Republic, tāpēc nepārtraukti mainās arī ieguldītā summa. Šeit ir pārskats dienas griezumā, nedēļas griezumā, mēneša griezumā, gada griezumā un kopējais pārskats pa visu laiku, bet kapitāla kods vēl nav vairāk par gadu, tāpēc maksimālais ar gadu principā neatšķirās. Jā, viss izskatās diezgan smuki ar pakāpenisku pieaugumu, bet es negribu radīt nepareizu priekšstatu, jo tas nav vienkārši tā iemetu naudu tirgū un lūdzu Dievu, lai kurs kāpj. Es pieturos pie noteiktām stratēģijām. Tātad šāds kāpums nav nejaušs. Un mans aicinājums arī jebkuram, kurš sāk vispirms, pirms jūs kāpjat iekšā tirgū, pirms jūs liekat tirgū iekšā naudu, izveidojiet savu stratēģiju. Ko jūs darīsiet, ja kurs ies uz augšu, ko jūs darīsiet, ja kurs virzīsies uz sāniem, ko jūs darīsiet, ja kurs virzīsies uz leju. Ja tu vēlies iemācīties stratēģijas, pēc kurām strādāju es, tad raksti man uz kapitālakods@gmail.com un saņemsi informāciju par to, kā var pievienoties domu biedru grupai. Trade Republic ir kopējais pārskats, bet treidi, dividendes šajā pārskatā netiek attēlotas pietiekami korekti. Tāpēc lielo statistiku es vienmēr ievadu arī performance portfolio. Performance portfolio ir bezmaksas, bet tur ir mazliet piņķerīgi, kamēr piešaujās, kā ievadīt datus, bet tas nav neiespējami to izdarīt. Iesācējiem noteikti būtu ērtāk jau gatavas aplikācijas, kā piemēram Parket aplikācija. Tātad, kas mums interesē? Mums interesē statistika līdz augustam. Augustā portfolio rezultāts bija plus 0,5%. Starp citu, neskatoties uz šīm lielajām svārstībām tirgū, ko izraisīja tehnoloģiju akciju kritumi. Līdz septembra sākumam kopējais portfolio ienesīgums 20,35%. Augustā no dividendēm lepni 3 eiro. Jo lielākas summas, jo lielākas dividendes. Es sāku ar 100 eiro mēnesī, bet lielas summas salasās kopā no mazām summiņām. Paskatāmies, kā kopumā attīstās portfolio. Pelēkā zona ir manas investīcijas un starp pelēko zonu un zilo zonu ir peļņas līmenis. Tātad, principā, jau sākot no paša sākuma, mans portfolio vienmēr ir plusā, kas mani iepriecē. Tālāk ejam uz dividendēm. Kā redzams, šīs ir dividendžu izmaksas pa mēnešiem, bet vēl interesantāk ir tad, ja šīm dividendēm klāt mēs pieliekam noslēgtos treidus, tātad akcijas, kuras ir ienesušas peļņu no kursa kāpuma un kuras es esmu pārdevusi. Tas izskatās šādi. Tātad šie ir pabeigtie treidi. Principā, jebkura investīcija ir treids. Tas nozīmē vienkārši tie, kas tur, piemēram, akcijas ilgāk,
viņiem ir garais treids. Ja? Es dažos instrumentos investēju ar mērķi paņemt ātru peļņu un to reinvestēt. Tagad saliekam kopā dividendes un aizvērtos treidus. Un tas patiešām ir skats, kas iepriecina. Šis ir mēneša griezumā, ja janvārī tie bija 40 centi, tad jūlijā tie jau bija ar noslēgtiem treidiem 33,47. Dažiem noteikti vēl aizvien liekas mazas summas, bet paskatāmies, kas notiekās pa ceturkšņiem. Ja? Pirmajā ceturksnī 4,34 €, otrajā ceturksnī 21,56, trešajā ceturksnī 59, un vēl smukāk tas izskatās gada griezumā, kur pagājušā gadā, kad es sāku oktobrī, bija 13,19, bet šogad jau tīrā peļņa gan no dividendēm, gan no realizētā kursa kāpuma ir 85,12. Ja, no mazām summām salasās kopā lielākas summas. Un, ja mēs gribam ilglaicīgus panākumus, tad no svara ir nevis kaut kāds viens mega treids, es noķēru kaut kādu vienu mega kursa kāpumu, bet gan patstāvīga peļņas realizācija un, protams, arī iegūtās naudas nevis izdošanu, bet reinvestīciju. Un tikai tad mēs varam iegriezt kārtīgi salikto procentu likumu. Un tad vienkārši laiks strādā mūsu labā. Svarīga atruna noteikti, jā, par šiem ienākumiem ir jānomaksā nodoklis. Bet par nodokļiem katram ir jāinteresējās pie sava nodokļu konsultanta vai sava grāmatveža, vai kāda ir likumdošana katrā attiecīgajā valstī, jo katrā attiecīgajā valstī ir citi noteikumi. Jā, tādi bija mani 11. mēneša rezultāti. Principā tagad jau ir sācies 12. mēnesis, 18. oktobrī būs gads, kā es investēju caur šo kontu ar mērķi veicināt diskusiju par akcijām, iedrošināt cilvēkus uzņemties atbildību par savām finansēm. Jā, jo mēs redzam, ka pilnīgi visās sfērās šobrīd mums ir jāuzņemās atbildība. Vienalga, vai tā ir veselība, vai tā ir izglītība vai finanses, jo, ja mēs to atstājam pašplūsmā, tad rezultāti nav pārāk iepriecinoši. Kādi bija tavi augusta rezultāti? Vai izdevās bez emocijām tikt cauri šiem te kalniņiem, ko izraisīja lielā septītnieka cenu svārstības? Es ceru, ka tu saņem noderīgus impulsus no manas darbošanās un no pieredzes apmaiņas, un, protams, ka es novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā, un lai compounding efekts, jeb salikto procentu efekts, strādā tavā labā, kamēr tu dari to, kas tev vislabāk patīk. Līdz nākamajai reizei!